Sveiciens visiem! Redz kādu lietu. Lukturs mājās, nevarēs nomainīt. Jā, gadījās tāda šmuce mums. Tā vienkārši gadās, reizēm gadās. Iznāca no veikala un lampa pa galam stāv laukumā. Nu, ot. Redz, vēl stipri paveicās, ka puisis godīgs patrāpījās un, kā saka, kompensēja to nelaimi. Un tā kompensācija tā arī tikai pietika priekš tā luktura. Nu jā, nevajadzīgas darbības un puisim arī nevajadzīgi izdevumi, par ko ļoti žēl. Bet neko tāda ir dzīve, nu. Varbūt tas bija mazākais ļaunums viņam, cilvēkam. Tas bija varbūt mazākais ļaunums, kas varēja notikt. Viņš tāds varbūt bija sastresojies uz nerviem kaut kā, pasteidzās un tā viņam sanāca ieskriet tajā lukturī. Es ļoti tā ceru, ka tas ir mazākais tas ļaunums. Ņems un nomainīs. Tā reizēm gadās, jā, vienkārši. Ņems to lukturi. Ārā. Lukturs ārā. Lukturs virsū. Kā es braušu smietiņš. Jā, tā kā tas tā arī ir. Bišķi tumšāk man tie stikliņi, redz. Laikam šitas bišķi tumšāk. Man tā šķiet. Jā, tas tāds tumšāks šķiet. Neko darīt. Vai pa priekšu varbūt vajadzēja pieslēgt. Ieslēgs lukturi. Stikliņš sačakarēts, jā. Jāņem tāli. Viss spīd, jā. Žēl, ka tāda liekas darbības bija jādara, neko darīt.